vēlos ar jums padalīties brīnišķīgā liecībā. Un šī liecība ir arī par finansēm manā dzīvē, ko ziedošana un 10. tiesa ir devusi man. Un mans ir milzīgs prieks. Dievs ir labs. Dievs ir brīnišķīgs. Kā vienmēr es pie sevis domāju, ja cits dzīvē var, tad man arī var. Amen? Tāpat arī jums. Un es liecināšu par to, ka šis bija tas gads, kad es pabeidzu vidusskolu, un man ir jāiet augstskolā. Kaut kas ir jādomā, kaut kas ir jādara. Es gribu turpināt studēt, bet tā arī es nekad neizdomāju par ko. Tagad es zinu. Bet liecība ir tajā, ka es mēnešiem lūdzu Dievu par to, kur man iet, ko man darīt, jo es nevēlos iet un darīt, un beigās tas nav mans. Un, bija 2. jūlijas, kad es uzzināju rezultātus. Esmu pabeigusi vidusskolu. Un tajā rītā es gāju uz darbu, un es saku Dievam, ir beidzot tas laiks, saki, es jau palieku dusmīgi. Man ir jāzina, tūlīt ir jāpiesakās studijā, man ir jāzina, kur iet. Un līdz tam es esmu bijusi ļoti daudzās vietās, kur skatos, ko darīt, un visas tās profesijas manī nenesa nekādu mieru. Es neredzēju tur tiešām sevi nākotnē. Jā, kā profesija man viņa patiktu, bet man nenesa viņa mieru. Es kaut kā neredzēju vairāk par 5 gadiem viņām. Tālāk es neredzēju. Un, es saku Dievam, lai viņš man saka, un man iekšēji visu laiku ir tāds fizioterapija. Bet ar ārstniecību es vispār nebiju domājis savu dzīvi saistīt. Bet Dievs ir viens Dievs. Un, bieži vien tās ir tās lietas, ko mēs nemaz negaidījām, nezinājām, nedomājām. Un, manī ienāca beidzot pilnīgs miers. Es biju starā. Es pasaku savai māsai, un man māsa tāda saka, es jau tev neko negribēju teikt, bet es ar tām visām pārējām profesijām es tev nekad nesasaistīju. Man vairāk likās, ka tu būsi kaut kas medicīnā. Un viņa man to pasaka tikai tad, kad es kaut ko esmu saņēmusi no Dieva, ja? Tā māsu mīlestība. Bet fizioterapiju pašlaik var studēt tikai 2 augstskolās. Un tā kā es līdz pēdējiem brīdim novilku, un es nezināju, ko iet, ko darīt, man nav bioloģijas eksāmens. Un kā medicīnas personālam tev vajag vismaz bioloģiju, ķīmiju, vienalga. Tās lietas tev vajag, un man nebija. Tāpēc es skatos, kuras var iet, un viena augstskola neprasa. Tā ir tikai tāda priekšzīme, bet priekšrocība. Ka tev ir bioloģijas eksāmens, ķīmijas eksāmens. Protams, ja es būtu iepriekš zinājis, es būtu gājis pie savas audzinātājs, viņi man samācītu, un es būtu nolikusi to eksāmenu. Tur nav problēmas. Bet es nezināju, ko es darīšu. Bet Dievs zināja, viņš atvēra ceļus. Un, un tas nav viss. Par finansēm tā ir liecība tikai tāpēc, ka man skola būs par velti. Es netiku valsts budžetā, bet man būs 100% atlaide. Tas nozīmē, ka man rādās status, ka es maksāju, bet es nemaksāju neko. Man būs par velti studijas. Amen. Bet tā ir milzīga liecība, tāpēc, ka es nezinu, kā jums to izskaidrot, bet tas prieks un tās gavilas, kas atnāca, ka tu uzzini, un ka tu sāc skatīties, un tev tiešām tā profesija piesaist. Labi, nerunāsim par to, kur man tā skola atrodas, bet jebkurā gadījumā es esmu priecīga, man vecāki ir priecīgi, viņi pilnībā man atbalsta, un tas ir tikai mazs laiks, kamēr es esmu tā projām, bet es būšu labi savā profesijā, jo Dievs ir ar mani. Un, vēl ir tas, ka Dievs zināja, kur man būs jāiet, viņš man tikai gaidīja, lai man to pateikt, jo tad, kad bija izlaidums, es uzzināju, ka es esmu 100 gadus izcilnieks, un tā ir ļoti liela nauda, ko dāvina. Un tas man viss palīdzēs ceļā. Es vienkārši ejot, man parādījās lietas, kas man būs vajadzīgas, un tas viss tā sakrita, sagāja, un tā ir Dieva svētība. Tā tiešām ir Dieva svētība. Jo vienmēr, kad es ziedoju, man nav jācīnās par elektrību, par vispārējo, man nav par neko jāmaksā. Es esmu tikai priekš sevis. Bet es vienmēr zināju, ka, ja man kaut kas būs, Dievs par mani parūpēsies,
ka mana nākotne ir viņu rokās. Mums nav neviena kā tu, ik katru dienu vēlos es tevi, tavus lielos mans labais, mans vairos, patvērums līdz un spēks, lai katrā elpa un viss, kas es esmu, tevi Dievu sacietam kungam, lai zeme kancījā, vara un spēks slavēt vienīgam viņam, kalni lai panas un jūras šauts, tavam vārdam atstānot, mūžīgi mūžos es mīlēšu tevi, mūžīgi mūžos es pastāvēšu, jo tevi mans glābiņš, mans stiprums un spēks vienmēr. Dzīve patiesībā ir tāds jēdziens. Jāņa vēstulēs viņš saka, man patīk, ka mani bērni dzīvo patiesībā. Un man ir pienākusi liecība, ka jūs dzīvojat patiesībā. Un viņš saka, man, kā jūsu garīgajam tēvam, nevar būt lielāks prieks par to, ka jūs dzīvojat patiesībā. Un kas tad ir tā patiesība? Bieži vien cilvēks, kad skatās, ka ir mākoņi, ka gadžeti rāda, ka būs lietus, viņš saka, patiesība ir tā, ka būs lietus. Bet mēs dzīvojam kaut kādā citā realitātē, citā patiesībā. Un es redzu, ka mēs lūdzām un notika cita patiesība, kas nebija redzama šajā pasaulē. Un tad ir uzskats, ir tāds jēdziens, kas ir patiesība. Viens ir kaut kas neredzams, un otrs ir tas, ko acis rāda un ko cilvēki apkārt redz. Un ja tu padomā tā, kurš tad ir spēcīgāks, kurš dzīvo tādā redzamajā realitātē un tiek mētāts kā vilnis augšā lejā no tās redzamās realitātes, vai tas, kurš tic tai neredzamajai realitātei un dzīvo tādā patiesībā, kas ir no debesīm, ko Dievs runā, ko Dievs saka. Un mums šodien, kā Dieva bērniem, ir ļoti svarīgi dzīvot tādā jaunajā, garīgajā realitātē. Mums nav vajadzīgi uzlabojumi un nav kristiešu dzīvē jābūt tam, ka Dievs tagad no tevis gaida kaut kādus uzlabojumus, ka tu būsi tā kā bišķi labāks nekā tu biji agrāk. Saņemies tikai, saņem sevi rokās. Atcerieties, es rādīju, kā ir, ka saņemt sevi rokās. Atcerieties? Nu šitā te. Nu saņem sevi rokās, pat stulbi izskatās īstenībā. Tu neko nevar saņemt sevi rokās. Bet gan Dievs Jēzu Kristu, ka tu piedzini no augšas, tev ir devis pilnīgi jaunu identitāti, viņš tev ir devis pilnīgi jaunu dzīvi. Tu vispār esi pilnīgi jauns, pilnīgi pārdabīgs, pilnīgi svētīts. Un Dievs ir ar tevi šodien, jebkurā gājumā, jebkurā mirklī, vai tu to jūti, vai tu to nejūti, tu pa kalnu lejā, vai augšā kāpt ūdenī, vai ārā, sēdi tu ēd, vai dzer kafīte, pie kafijas galda vienalga. Tur visur viņš ir ar tevi kopā. Un tā starpība ir, kāpēc mums grūti staigāt arī tāpēc, ka mūsu attieksme ir domāšana ir nepareiza un ka mēs uztveram, tā kā redzam to nepareizi un tāpēc mums grūti noticēt. Jo faktiski visa dzīve tā jaunā realitātē, ar ko viņi atšķirās no tās realitātes, ko cilvēki ar acīm skatās un viņi dzīvo. Viņi dzīvo redzēšanā, viņi dzīvo sajūtās, viņi dzīvo to, ko redz un saprot. Bet mums ir jādzīvo ticībā. Pasaka ticībā. Bet dzīvot tātad, ko tas nozīmē dzīvot šajā jaunajā patiesībā? 2. Korintieši 5:17. Mēs tik daudz esam teikuši to, ka mēs esam jauns radījums Jēzu Kristu. Saņem atklāsmi, ka tu esi pilnīgi jauns radījums Jēzu Kristu. Tev nav jākļūst bišķi labākam, tev nav jādomā tagad bišķīt vairāk, tev nav jātic bišķīt vairāk. Tev vienkārši ir jāpieņem šī jaunā realitāte, kas tu tagad esi. Un ar to sāksies tev skaistā un labā un piepildītā dzīve. Jo tu esi Dieva bērns. Pasaka, Dieva bērns. Dieva svaidītais. Dieva dziedinātais. Un Dievs ir ar tevi visur, kur tu ej.
Un tāpēc, lūk, šis sporta spēles ir tik svarīgi, ka mums to apzināties un izpaust to Dieva dabu šeit mūsu vidū. Man patika, kā Jānis Sīva pretojās tam lejā, kad bija virtuvē, kā Jānis Sīva pretojās tam, ka tas vīrs teica, jā, tur no 2 līdz 6 līs, un viņi tā atmet roku, šito jau nevar klausīties, viņi dzīvo tad debesu realitātē, ko Dievs teicis, kā būs, mēs lūdzām, mēs pasludinām, mēs pavēlējām iet tam garām, un tas aizgāja garām. Un lūk, ja mēs esam jauns radījums Jēzu Kristu, tad tas nozīmē dzīvot tādā jaunajā garīgajā realitātē. Pasaki, jaunajā garīgajā realitātē. Es tev tagad labā nozīmē kodēju, bet tas ir Dieva vārds, kas runā. Lai tu pieņem to Dieva vārdu un dzīvotu, jo tas izmainīs tavu dzīvi. Tas izmainīs to, ar kā tu staigā. Un šodien šī realitāte ir Dieva bērnu realitāte. Ja šodien kādam bērnu līdz paskaties uz savu bērnu, vienkārši paskaties uz savu bērnu. Ja bet tev nav, viņš šeit padomā par savu bērnu. Tu taču viņu neuzskati par bērnu tad, kad viņš no skolas atnes 5-niekus. 10-niekus šodien. Vai tu neuzskati tad, kad viņš tev klausa, aiziet uz veikalu, visu nopērk, ko tu saki, iznes atkritumu, spaini. Viņš ir tavs bērns arī tad, kad neklaus, tavs bērns tad, kad viņam nav kaut kas nesanāk, tavs bērns, kad viņš spītējās, kad viņš tev runā pretī, viņš ir arī tavs bērns. Identitāte nemainās. Tev taču nemainās tā, ka vienu dienu tu viņu pieraksti mājās, otru dienu tu viņu izraksti, tu vairs neesi mans bērns tagad. Un tas pats arī mums, mēs esam Dieva bērni. Un tāpēc mums ir tik svarīgi dzīvot tādā jaunajā patiesībā. Un kas ir šī jaunā patiesība? Ka Jēzu Kristu mēs esam dziedināti. Un tas ir noticis fakts īstenībā. Turpat nevajag ticību. Mums bieži saka, un māca arī, ka ticība ir vajadzīga. Jā, zināmā mērā, jā, tev ir ticība vajadzīga tam Dieva vārdam, ko saka Dieva vārds. Bet vai pats par sevi šis fakts ir kaut kādā veidā saistīts ar tevi? Pasaki, vai viņš ir saistīts ar tevi? Nav vispār saistīts ar tevi. Tāpēc, ka tu esi Dieva bērns, tad, kad tu piedzimi no augšienes, Jēzus dziedināšana vienkārši tev pieder. Viņi ir noticis fakts, viņš ir izdarīts. Un ja tev šodien ir slimība, tad labākais, ko tu vari izdarīt, vienkārši piekrist šai realitātei garīgai. Un tā arī ir visa tava ticība. Jo tu vairāk piekrīt, vai tu klausīs tam redzamajam, kā tiem mākoņiem bija doma tajā piekdienā, kad mēs lūdzām. Vai tu klausīs tā realitātei, ko Dievs saka savā Dieva vārdā? Un ja viņš saka, Jesaja 53:5 ar viņu brūcēm, mēs esam dziedināti, tad tas ir pagātnes formā, tas ir noticis, un tu tur nevari neko izmainīt vairāk, paklau. Tu nevari uzkāpt debesīs, tu nevari Dievu raustīt aiz kājas un bļaut viņam ausī pateikt, klau, Dievs, dziedini man, dari kaut ko ar mani. Viņš ir tevi dziedinājis. Kad viens Dieva vīrs reiz lūdza par savu meitu, Dievs viņu parāda debesīs, un viņš saka, cik tu ilgi bļaus uz manī? Viņš visu laiku, Dievs dziedini. Viņš saka, es viņu sen esmu izdziedinājis, ej un saņem un beidz ākstīties. Un viņš aizgāja apakaļ garā savā mājā, kur viņš tur bija, un viņš pasludināja tev dziedināšanu no tās dienas. Viņš vienkārši tam ticēja, viņš vienkārši zināja. Un zini, kas notika? Tas materializējās. Bet ne uzreiz. Tas materializējās. Viņš ticēja, gaidīja. Tāpēc es tev šodien mudinu un aicinu, ja tev ir dziedināšana vajadzīga, tici tai garīgā realitātei, ka tu esi dziedināts. Amen, tauta, Dieva tauta. Tu esi dziedināts. Daudz cilvēku, viņam tā uzvedās, it kā viņam būtu uz ceļiem jārāpo, daudz ziedojumu jādod, vēl kaut kā Dievs jāiepriecina, viņš jāslavē būtu, lai saņemtu dziedināšanu. Nē, viņi pieder tev vienkārši. Bieži vien draudzē, kad atnāk jauni ticīgi, viņi neko nezina vispār. Un viņi sadzird to, jā, Jēzus brocam dziedināt, un viņi pieņem, un viņi saņem, un vecie sēž, un domā, kas ir, 10 gadu es te sēžu un pasludinu, un nekas nenotiek. Jaunais atnāk, tikko viņš vēl vakar šnabi ļurbā, pīpē, varbūt vēl tagad staigā pīpi zobos, un viņš saņem. Kāpēc saņem? Tāpēc, ka viņš notic vienkārši tajā realitātē. Un šodien tev un man Dieva tauta vajag tās ziņas, tos salmus izvest no galvas un vienkārši dzīvot tajā jaunajā realitātē. Tu esi svētīts, kā tagad Patricija liecināja par to. Vai Dievs to nebija sagatavojis? Vai Dievs to tavas darbības dēļ darīja? Es domāju, ka nē. Vienkārši tavu darbību, ka tu ziedo uzticējies Dievam, tā apliecināja tavu ticību, un Dievs to jau bija sagatavojis. Bet tu vari aiziet tam garām, neusticoties, neticot, baidoties. Bailes var aizvest citur cilvēku. Bet tu kā Dieva bērns esi svētīts, un mums ir fundamentāli garīga jauda mūsu dzīvē. Mums ir tas Dievs, kurš radīs tos debesis, kurš radīs tos zibeni, kurš visu to zemeslodi radīs, kur šodien griežās ar traku ātrumu.
visu kosmosu, kurš ir radījis, tas Dievs ir ar mums. Viņš ir mūsos un viņš darbojās. Amen. Slavu Dievam. Un tālāk ir Dieva apsolījumi mūsu realitāte. Visi Dieva apsolījumi, pasaku visi. Pāvils saka, cik ir Dieva apsolījumi, tik jauna menti ir mūsu dzīvē. Un Dievs nav cilvēks, ka viņš melo. 4. Mūzes 23. nodaļā viņš saka, ka Dievs nav cilvēks, ka melo. Cilvēki bieži melo, bet Dievs nav cilvēks, kurš melo. Ja Dievs ir vienreiz pateicis, Dieva tauta, ja Dievs ir vienreiz pateicis, viņš vairs to neatceļ un viņš vairs to nemaina. Tas paliek mūžīgi. Tā kā visumā pateikts vārds paklau, kā būtu, ja šodien viņš teikt, lai spīd saule. Un tad viņš pārdomāja, tur vienā valstī slikti uzvedās cilvēki. Lai nespīd vairāk. Viss mēs tā kā mušas vienkārši nobeigtos. Viņš ir pateicis, tas vārds strādā, mūžīgi mūžos. Un ja viņš ir pateicis tos apsolījumus, ko viņš ir pateicis savu Jēzu Kristu šodien, mums, kā Dieva bērniem, tie apsolījumi nav atceļami. Viņš tos neatcels nevienu pašu, nekādā veidā. Pat tad, kad tu būsi kā Dieva bērns, varbūt kaut kur nepaprātam kaut ko Dievam izdarījis. Tās ir tavas attiecības ar Dievu. Tā ir cita lieta. Bet Dievs tik un tā būs ar tevi, un viņš tik un tā darīs tās lietas. Romieši 5:17 saka, ka tie, kas saņemam žēlastības pilnību un taisnības dāvanas, valdīs dzīvē kopā ar Jēzu Kristu. Valdīs. Mēs saņemam no Dieva šos apsolījumus, ar ko mēs ko darīsim? Valdīsim. Paklau, vairs ne Dievs nosaka to, kas būs. Viņš jau ir noteicis. Bet tagad, ja tu pieņem šos vārdus, tu sāc valdīt savā dzīvē. Ziniet, kā bija? Ir lieta, ko es izdzīvoju, un es tev viņu pat tā pilnīgi nemāku pastāstīt. Saistībā ar šo lietu. Es sēdēju mājās un domāju, man zinu jauns dievkalpojums par to, kad es pārdomāju, kā dzimst raksturs. Kā izveidoties, lai tev ir pacietība? Kā izveidoties, lai tev ir lēnprātība? Kā izveidoties, lai kad nicinājumu nomaina mīlestību? Kā izveidoties, lai, teiksim, neticības vietā tavā sirdī attīstītos ticība? Lai attīstītos ticība, tev ir jāiet cauri ar apstākļiem, kad reāli ar dabīgo nav iespējams paveikt tās lietas. Ja cilvēks ir ļoti slims, parasti, ko mēs darām, ejam pie ārsta. Labi, ja tev tur vajag kaut ko izgriezt, sašūt, vēl kaut ko uzsmērēt uz degunu, viss kārtībā, viss tas strādā. Bet tikko tev ir nopietnas slimības, kaut kāda vēža, viss kas, kur beidzās medicīna, tev vairs nav palīga. Tev vairs nav palīga šajā pasaulē. Un ko nozīmē attīstīt ticību? Tas nozīmē nonākt tādos apstākļos, kur tev neviens vairs nevar palīdzēt. Un Bībele mums māca, ka īstenībā šie apstākļi ir svētīgi, jo tādīs apstākļos dzimst ticība. Tāpat ir arī pacietība. Kā var attīstīt sevi pacietību? Tas taču ir gara auglis pacietība. Viņš pats pa sevi atnāk. Nospiež pogu hopanā un ir mani pacietība. Aleluja, slavu Dievam. Mācītājs uzlika rokas vai kalpotājs kāds aizlūdz un mani pacietība tā uzreiz. Tas nenotiek tā. Tas attīstās laika gaitā, kad te kā ir pacietība, kad te cauri ar kaut kādām lietām, kur tev nemainās, un tev vajag pacietību, un tas vārds pacietība pēkšņi paliek pacietība, kaut kāds tik ilgs laika periods, kamēr tev ir jāpaciešās un jāgaida, un tevī izveidojās šī pacietība. Tikai tāpēc, ka tu esi tādos apstākļos, kur ir vajadzīga šī pacietība. Paklausies, bet tas nenozīmē, ka tur šodien kaut kas nenotika, ka Dievs pēkšņi nogriezies un viņš nestrādā. Un mēs parasti to darām, kliedzam, Dievs, Dievs, Dievs. Kāpēc tu neko nedari? Cik ilgi vēl? Dievs dara. Viņš vienkārši tevī pacietību veidojās, kā gara auglis. Un tad, kad vajadzēja uz šīm sporta spēlēm, mēs domājam par to, plānojam un gatavojamies, un es skatos tais gadžetos, es skatos ārprāts. Ja vēl sākumā bija tikai piekdien lietus un svētdien vakarā mazliet, tad pēkšņi jau tuvāk nāk piekdien zibens ar lietu. Sestdien vispār tur kā no kaut kādiem 12 sākās tur zibeņu un līst un vispār ārprāts. Un ja tu skaties tādīs gadžetos, un es arī skatījos, es domāju, ka aizlūs Dievu, jā, bet tas bija kaut kas savādāk. Un pēkšņi man Dievs sāk runāt sirdī. Cik ilgi skatīsies tādīs gadžetos un dzīvos tādā realitātē? Kā tu gribi, lai tev izveidojās ticība, ja tu neej tam cauri un neusticies, ka Dievs ir ar tevi un visu, ko tu lūgsi, tas notiks? Un es šo pārdomāju,
Es domāju, ok, labi, pārstāšu skatīties tur. Netieši, ka galīgi pārstāju, reizēm jau iemet acis, bet vairs man tā iekšējā virzība bija pilnīgi savādāk. Un tad, kad mēs izgājām piekdien, te lūdzām par to visu laiku, lai man bija pārliecība, man it kā bija izaicinājums, Dievs jau tagad teica, lai es tev uzticos, es pamēģināšu tagad, un tev būs jāparāda, ka tas strādā. Un es saku, Dievs, es uzticēšos līdz galam, un šeit es iznācu, un es teicu, lai mākoņi pašķirās, lai tie iet garām Kamparkalnam, lai šeit nav lietus. Un paklausies, Dievs bija uzticams. Kas bija tad visā procesā? Vai bija jāpieaug milzīgā ticībā kaut kādā? Bija vienkārši jāpieņem lēmums, uzticēties savam Dievam un rīkoties saskaņā to, ko viņš saka. Jēzus taču pie Lācara kapa viņš stāvēja, viņš teica, Tēvs, es tev pateicos, ka tu man paklausi, jo es zinu, ka tu man paklausi vienmēr, un mēs šodien to pašu varam teikt, katrs par savām lūkšanām. Tu vari Dievam teikt tā, Tēvs, es tev pateicos, ka tu dzirdi katru manu lūkšanu, un tu man paklausi vienmēr, tāpat kā tu paklausīji Jēzum pie Lācara kapa, tāpat arī šodien tu man paklausi vienmēr, un es zinu, ka tu esi ar mani, un es tagad lūkšu, un es zinu, ka tu paklausīsi. Un lūk, tad tu uzticies Dievam un pārstāj šaubīties, jo aiz tevis ir Dievs, kas to izdarīs. Amen. Un tad, kad mums vajag kaut kādas lietas mūsu dzīvē, vai tev vajag darbs, vai tev vajag dziedināšana, vai tev vienkārši vajag, lai kaut kāda daudz radinieku bērni izmainās viss, lūk, kur ir laiks vienkārši paļauties uz Dievu un ļaut Dievam darboties, jo viņš šīs lietas ir devis. Dievs saka, ja bērnam vajag maizi, vai tad tevs dos akmeni vai čūsku? Viņš saka, lūdziet, un jūs saņemsiet, meklējiet, un tad jūs atradīsiet. Tāpēc, ka mūsu Tēvs ir ar mums. Un reizēm mums jāaiziet šīm grūtajām. Kāpēc mums jāaiziet šīm grūtajām situācijām cauri? Mums armijā bija tāds teiciens kādreiz, ka grūti ir mācībās, bet viegli kaujā pēc tam. Tāpēc, ka jo tu vairāk trenējies, jo tu vairāk vari. Starp citu, pa vīru vilkšanu var pastāstīt. Mēs kādreiz Olēnē, arī kad strādājam vīru rūpnīcā, mēs vilkām vīru arī tieši tāpat. Un mēs uzvarējām. Un zinu, ko mēs darījām? Mēs cekā, visi vīri, kas piedalījās tajā komandā, pēc darba sanācām, paņēmām vīru, piesējām pie konteineru, kurā bija metāla skaidrs un visādi metāla gabali, kas gāja metāla lūžņos. Viņš bija ārkārtīgi smags. Kāriņš viņu knapi izkustināja. Un mēs tagad ar to striķi mācījāmies visi vienā ritmā raut viņu, lai varētu izkustināt to konteineru. Un mēs trenējam kājas, bet pēc galvenais mēs trenējam to vienotību. Mēs trenējāmies, lai visi vienoti izdarītu to cirtienu un vilktu. Un ja no sākuma tas konteiners bišķi tikai pagāja no katra rāviena uz priekšu, tad pēc tam jau bija gandrīz vai metru viņš no viena rāviena, ka visu rāvu, viņš gandrīz metrā aizgāja uz priekšu. Un tad, kad bija pilsētā sacensības, tur starp rūpnīcām un visu, kad mēs izgājām sagatavoti, pasaka sagatavoti, sagatavoti, un kad mēs sākām vienā ritmā, visi bija 3, 5 cirtieni, un pretinieku komanda saņem kājas, un viņi visi katrs uz savu pusi pabīja. Tāpēc, ka mēs trenēti bijām, mēs vienoti rāvām, un viss notika. Lūk, tāpat arī mēs, kad ejam cauri šīm grūtībām, vienreiz uzvaram, vienreiz saņemam kaut ko, mēs esam trenēti. Un nākošais tu ietenīs apstākļos, vairs ne tāds, kāds tu biji iepriekš. Jau tu zini, ka Dievs ir ar tevi. Un tagad, būs lielāks izaicinājums, būs smagāks konteiners, būs vairāk kaut kas jāpavelk un jāparāv, bet tu zini, ka Dievs ir ar tevi. Un tu katreiz vingrinies un vingrinies, paklau. Tagad mēs lūdzām un mākoņi pašķīrās. Man ir skola rokā. Halleluja, vairs nav jāņem vērā laika apstākļi. Mēs varam mainīt laika apstākļus. Tu domā, mēs tādā nevaram pieaugt? Kādreiz bija, neatceros, kas tā pa valsti bija, vai tā bija Islanda, vai tā bija kaut kāda valsts, kur bija ļoti daudz čūskas. Un viens Dieva vīrs, pasaka viens. Viņš bija viens. Viņš pateica, visas čūskas no šīs valsts prom. Un kas notika? Viņas aizgāja. Tādā valstī vairs nebija čūskas. Tā ir reāla liecība, kas bija kā Dieva vīrs ar savu ticību pavēlēja. Un Bībelē teiks, ka kādi vīri ar savu ticību valstis ir uzvarējuši. Pat valstis, veselu valstu, veselu armiju ir uzvarējuši. Piespieduši ienaidnieku armijas bēgt. Paklausies, mums ir Dievs, mums stāv Dievs. Es atceros, kā pa vienu dievkalpojumu es dzirdēju liecību, ka pat bijušajā Padomju Savienībā komunistiskās partijas līderiem sludināja viens Dieva vīrs. Viņš teica, tas bija kā siena. Tur visu kompartijas līderi sēdēja un visi
Viņi drūmām sajām, visi zin, kāda viņi bija padomu laikā. Un viņš sluda, un viņš saka, liekas, tu tos vārdus met, un tie turpat krīt lejā, viss un bezjēdzīgi. Un viņi sāk pārņemt bailes. Vienkārši cilvēcīgs bailes. Te nekas nebūs, nevienam tu neesi vajadzīgs, tev neviens nepieņems. Viņš bija evaņģēlists. Bet Dievs bija ar viņu. Viņš pēkšņi paskatījās atpakaļ uz skatu, kā es te tagad stāvu, un uz skatuves stāvēja kādi 6 milzīgi 3-metrīgi eņģeļi. Un viņš pēkšņi saprata, ka Dievs joprojām ir ar viņu, un ka tie, kas viņu priekšā stāv, tie mazāk. Un viņš turpināja sludināt, un zin, kā beidzās tas viss? Beidzās, ka visi šie kompartijas līderi bija uz ceļiem, iznāca pats galvenais šefs un pēc tam visi pārējie, un viņi pieņēma Jēzu. Tā ka, lūk, tā mēs varam uzvarēt visās situācijās. Tāpēc, ka Dievs ar mums dalās savā dievišķajā godībā. Un, brāļās, es domāju, mums izejot pilsētā šodien ir tik ļoti vajadzīgs. Pasauli gaida Dievu. Paklau, viņa negaida tevi. Pasaka kādam blakus, viņa negaida tevi. Viņiem nav vajadzīga zvaigzne. Zvaigzne Aivars, vai zvaigzne Aiva, vai zvaigzne Evija, vai vēl kaut kāda zvaigzne, vai mēnesis, vai vēl kaut kas. Viņi gaida Jēzu. Viņiem vajag redzēt Jēzu. Viņiem vajag sajust to Dievu godību. Un man bija liels gandarījums, ka šīs spēlēs dzirdēt varēja kā cilvēki no talsiem, ka viņi teica, te tik brīnumaini, tik forši tāds miers bija par visām tām spēlēm. Es jau par to esmu priecīgs, ka viņi sajūta šo mieru, kas ir ar mums. Ka mēs nebijām te histēri, kaut gan spiediens bija pamatīgs. Viss bija tā kā diezgan saspringti, visam tam mēs gājām cauri. Un paldies Dievam, ka draudzē ir tik garīgi, ka mēs varam tikt pāri tām spriedzēm, neņemt viņus vērā, bieži vien neklausīt savām emocijām, bet zināt to, ka Dievs ir ar mums. Un šī saldā smarža viņa izplatās. Un šis miers mūsu vidū apsolījuma dēļ, ko ir devis Dievs, viņš izplatās un pasauli to sajūt. Paklā mums daudz ko vajadzēs darīt. Mēs iesim, varētu dzert kaut ko, man muti žūst. Mēs iesim kaut kur ārā pilsētās, darbosimies pilsētas vidū, kaut kur starp cilvēkiem, kādreiz evaņģēlis būs kaut kādās ciemos vai kaut kur. Un zini, tur visur viņi negaida tevi, viņi gaida Jēzu, viņi gaida to atmosfēru, kas nāk ar tevi. Man pēdējā laikā tā riebjās, ka cilvēks sāk kaut ko super garīgu stāstīt, kaut ko sāk sev pierakstīt, melo, vienkārši melo, dramatizē kaut ko, ka tur bezmaz vai sevi taisa, ka tur baigais kaut ko darīs un viss. Zini, viss, kas dara, tas ir Dievs. Paldies. Jo mēs vairāk esam vienkāršāki, jo mēs vairāk esam pazemīgāki, ticot tam, ka Dievs kaut ko dara mūsu labā un aiz mums. Kad Dievs kaut ko dara, jo vairāk pasaules sajūtīs Dievu, jo vairāk mēs taisīsimies, jo vairāk mēs stāstīsim muļķības un liksim sevi centrā, jo vairāk viņi redzēs tikai tevi. Jēzus tur nepiedalīsies. Tas, lūk, ir tas, kas mums ir vajadzīgs, jo Dievs ir ar mums. Praktiski soļi. Kā dzīvot arī? Atjaunot domāšanu vai? Bībeles skola. Septembrī būs Bībeles skola. Vēl ir Remā Bībeles skola. Es tomēr aicinu cilvēkus, ja viņiem ir iespējams un ir apņemšanās, ejiet Remā. Jo tāpēc, ka zināmā mērā tas ļoti disciplinē. Un apjoms, ko iziet 2,5 gadu laikā, ir ļoti labs, ļoti liels. Un izgājis tev. Kas tev būs? Tu pieaugs atziņā. Bet tikai neaizmirst, lūdzu, vienu lietu, neaizmirst. Pasaka, neaizmirst. Nē, pasaka, es neaizmirsīšu. Atziņa dara uzpultību. Un to es redzu. Kad mēs sākam skatīties no atziņas uz savus cilvēkiem, tas reizēm nav labi. Bet mums vajag pieaugt mīlestībā. Atziņa, lai tā, kas ved mūs mīlestībā pie Dieva, lai citiem demonstrēt un parādīt mīlestību. Mums nevajag domāt par to, ka mēs esam, nezinu kas. Praktiskie soļi, kā dzīvot šajā patiesībā, ir atjaunots prāts. Romieši 12.2 sāk atjaunot savu prātu. Kāpēc mums svētdienās ir šie dievkalpojumi? Arī šis dievkalpojums. Tā atkal ir maza kripatiņa, maza oglītība, mazs puzles gabaliņš pie to, lai mēs saprastu, ka mēs esam Dieva bērni, ka mums tādā situācijās iet. Varbūt kāds šodien ies cauri grūtām situācijām. Varbūt tu sēdi un tu nezini, kas būs rīt.
Varbūt tev rīt izvērsīsies grūta situācija kaut kāda tavā dzīvē. Un tev ir tik ļoti vajadzīgs šis padoms, ka dzīvēt nevis redzamajā realitātē, nevis skatīties ar savām acīm un vadīties no tā, ko tu redzi un savās izjūtās, bet ticēt savam Dievam. Vienkārši ticēt viņam, ka viņš ir ar tevi kā ar Dievu bērnu šodien un ka viņš tev palīdzēs. Runāt un staigāt un pats galvenais pielietot šos apsolījumus. Man ir ļoti viegli jau tādā ziņā, kad es esmu pieredzis, kad es braucu kaut kur sludināt. Bieži vien cilvēkiem es saku, ka vai tu negribi aizbraukt, tur tevi uzaicinās sludināt vai kaut kur draudzē, teiksim, sludināt, runāt. Un cilvēki, pasarg Dievs, tas vēl neesi izaudzis muļķības. Pēdējās muļķības. Tev vienkārši vajag uzticēties, vajag iet tam cauri. Jo man tas bijis tieši tas pats, kad praktiski pielietot ticību ir daudzas reizes nācies, kad brauc uz pilsētām, brauc uz kādu draudzi, brauc, kur ir ļoti daudz cilvēku. Tev vienkārši jāpielieto. Es ne ar ko nešķiros ne no viena no jums. Tev vienkārši jāpielieto tas vārds, ka Dievs būs ar tevi. Kā viņš saka, ka mēs dzīvojam nevis skatīšanā, redzēšanā, bet ja mēs dzīvojam Dieva spēkā jūsu vidū. Mūsu nespēkā viņa spēks parādās. Un es braucu ar savu nespēku. Pa ceļu baiļojos, tāpat kā visi. Pa ceļu pārdzīvoju Dievs. Es tikai dari tā, lai es kaut kādu kļūdu neizdaru, ja, kad es tur nesadusmojos vai tur nepaliek augstprātīgs kaut kādā vietā, lai es nepazaudētu to, ka tu esi ar mani, lai es nepazaudētu to saikni ar tevi tajā brīdī. Un tas ir viss, kas vajag. Un tu aizbrauc, tu izej uz skatuves, un pēkšņi tad brīdī kaut kas notiek. Un tu jūti, ka tu vairs tas neesi, kas esi tu pats. Pēkšņi kaut kas sāk nākt no augšienes. Nezinu, no kurienes rodās vārdu plūsma, nezinu, no kurienes nāk vārds, un tev ir ko runāt. Un es esmu to tik daudzreiz izbaudījis, ka es tā neesmu trenējies, un es zinu, ka Dievs strādā, viņš darbojās šādā veidā mūsos. Un tas, lūk, ir staigāšana. Un vienkārši atkal, lai šodien pēc šī dievkalpojuma, lai tu esot pēc šīs brīnišķīgās dabas, kad mēs piedzīvojam šo brīnišķīgo Dievu pieskārienu, man ļoti patīk, ka tas bija praktiski. Un nevis tā, kad mēs pēc tam tagad runājam, jā, mēs lūdzām, bet ka mēs piekdien runājām, lūdzām, pasludinājām un runājām piekdien, kad vēl draudēja sestdien lietus. Mēs pasludinājām pirms. Tā pārliecība mums bija pirms. Un pirms mēs to visu darījām. Un šis cilvēks, Almans, viņš redzēja to. Viņš virtuvē, kad viņš centās pierādīt, ka būs lietus, viņš to redzēja sestdien, ka lietus nebija. Un lūk, šī, brāļi, māsas, šī liecība ir tas, kas vajadzīgs pasaulē. Lai viņi redz, ka mēs ticam, lai viņi redz, ka Dievs ir reāls un dzīvs. Un tādīs situācijās tev nevajag stāstīt pasakas, ka tu ej cauri tam situācijām un būt nezinu cik paštaisnam un nezinu cik pierādīt ar vārdiem to savu ticību. Paklau, ja tev ir šī ticība un ja tu tici savam Dievam, tev to nav jāpierāda ar vārdiem, tev tas ir jāparāda ar darbiem. Amen! Tad, kad cilvēki redz, viņi pēc tam redz, tas notika. Viņi nenoticēs tad, kad ar vārdiem centīsies pierādīt, un pēc tam viņi redzēs, ka tu tomēr biji sakalts vienalga. Viņi redzēs tad, kad viņi redzēs tev panākums tavā dzīvē, ka viņi redzēs tas, ko tu runāji iepriekš, pēkšņi tas notika. Ja kāds ir slims, viņš saka, mans Dievs man dziedinās. Es slavēju viņu. Es daudz liecības tādas ir bijušas, ka cilvēkiem prasa, kad tev tavs Dievs dziedinās? Viņš jau man ir dziedinājis. Tas tūlīt atnāks. Un paiet dienas, un tas atnāk, un cilvēks skatās, wow, tiešām notika tas, ko viņš teica. Kāpēc mēs varam teikt un būt pārliecināti par to, ka Dievs to darīs? Tāpēc, ka viņš devis apsolījumus, un viņš savos apsolījumos dalās ar savu dievišķo godību kopā ar mums. Pats Dievs, kurš radīs visumu, kurš ar zvaigznēm satur galaktikas visums un visu pārējo, viņš šodien ir ar mums, un viņš garantē, ka ja tu viņam uzticēsies, viņš to darīs. Lūk arī visa ticība, lūk arī visa kristīgā dzīve, lūk arī ir staigāšana šajā atjaunotajā garīgajā realitātē, lūk arī ir dzīvošana patiesībā. Un es gribu teikt, dzīvošana patiesībā. Un kas tad ir ūdens kristība? Nu šodien būs ūdens kristība. Un šodien, cik es zinu, tagad 3 brīnišķīgi bērni kristīsies ūdenī, lai apliecinātu savas dzīves Kristumu nodotu. Viņi šeit? Tu esi šeit, kas kristīsies šodien? Pacel roku, ja tu esi šeit. Viens ir, vienu redzu. Mums bija 3.
Kristāmie, kas šodien kristīsies, paceliet lūdzu roku. 1, 2 ir. Un tu, jā? 3. Un tur ir 4, jā? Jā vai nē? Es nesaprotu, neredzu. Ir, jā? Ok. Tad ir meitene, kas sēž blakus, reku vajag tad vārdiņu iedotājai. Jo mums apliecinājumu arī mēs rakstam. Viņi pacēla rokas, redzēja. Kad tur noskaidrojiet, jā? Slavu Dievam. Ko nozīmē kristīšanās ūdenī? Nedaudz sakoncentrējies, vēl drusku neatslāpst uzmanību, vēl drusku. Tas ir nobeigums, tas ir pirmais nobeigums tagad. Nedaudz sakoncentrējies vēl. Ko nozīmē kristīšanās ūdenī? Reizēm cilvēkiem grūti saprast, kāpēc tāda mistifikācija, kāpēc tāds kaut kāda tāda izdarība un ko tas nozīmē vispār. Kristīšanās ūdenī vienkārši apliecina to, par ko es tikko runāju. Ka tev ir jauna identitāte. Kristīšanās ūdenī demonstrē to, ka tas vecais cilvēks ar Kristu nomira. Pasaka, nomira. Ja man tagad jātiec par savu veco Aivaru, kurš agrāk bija drūms, agresīvs un dzēra un visu ko citu darīja, es varu pateikt, šodien viņš nomira. Tas Aivars ir miris, viņš karājās kopā ar Jēzu pie krusta. Tas vairs nav. Un ūdens kristībā mēs to apliecinām, ka viņš nomira. Tāpat kā Jēzus bija kapā 3 dienas, tāpat mūsu vecais cilvēks tur nomira. Un tie bērni, kas šodien kristīsieties, jūs tā arī skatāties uz savu dzīvi, ka jūsu nespēks, jūsu tas vājums un viss, tas ir nomirs kopā ar Jēzu. Lai tālāk no ūdens piecelti, mēs dzīvotu viņa atjaunotajā spēkā kopā ar Dievu, un mēs esam pārdabīgi, un mums viss ir iespējams, jo Dievam viss ir iespējams. Un man šī atjaunotā dzīve, es no ūdens pieceļos kā jauns radījums, kā pārdabīgs cilvēks, ar pārdabīgām īpašībām, jo man ir pārdabīgais Dievs, kurš ir devis apsolījums. Un kad es paņemu kādu no viņa apsolījumiem, es pats kļūstu pārdabīgs, jo tas pēkšņi sāk strādāt manā dzīvē. Tā ir pilnīgi jauna dzīve kopā ar Jēzu, kad es varu viņam lūgt, saņemt, būt sadraudzībā ar viņu. Ūdens kristība vienkārši apliecina mūsu ticību un nodošanos Jēzum. Kad vecais aiziet, Romiešu 6. vēstulē, 6. nodaļā teica, mēs līdz ar viņu esam kristīti nāvē. Kristīti nāvē, vienkārši nomiruši. Tāpat kā Kristus augšām celies, arī mēs dzīvojam jaunā dzīvē. Kur ir Kristus šodien? Debesīs. Jēzus šodien pie Dieva labās rokas. Kur mēs esam kā Dieva radījumi? Arī sēdināt debesīs pie Dieva labās rokas. Kopā ar viņu. Ja viņš ir augšām celies, mēs esam augšām celušies garā. Jā, mēs vēl miesā staigājam pa zemi. Reiz tas pārvērtīsies viss. Bet mēs esam augšām celušies. Ja Kristum šodien, tu pasaki, vai Kristum, ja būtu darbā problēmas, viņa atlaiž no darba, neizmaksā algu, vēl kaut ko brauc virsū, tur izbīt no amata. Ko viņš darīja? Viņš slavētu Dievu noteikti, viņš teikt, man nāk kaut kas labāks. Laikam Dievs man fīrē ārā no vecās vietas un dod kaut ko labāku. Un viņš slavētu Dievu, viņš pagodinātu Dievu, jo Dieva vārds saka, mana dzīve nekad neies uz leju, tā vienmēr iet uz augšu. Viņa nekad neies sakāvē, viņa nekad neies mazumā, jo mans Dievs ir ar manīm. Tā viņš teiktu. Un ja mēs esam šodien ar viņu sēdināt debesīs, kā mums ir jādzīvo? Lūk, arī ūdens kristība atjaunotā demonstrē to, ka mēs dzīvojam atjaunotā dzīvē, uzticēdamies Dievam un paļaudamies uz Dievu, nododam savas dzīves Dievam. Kristībā mēs simboliski apglabājam, es uzsveru simboliski. Mēs nevienu neslīcināsim. Mēs simboliski apliecinām to, ka mūsu vecais cilvēks ir miris. Tas ir vajadzīgs mūsu ticības dēļ, lai mēs to saprastu. Kāpēc tas teātris bija vajadzīgs ar ūdens kristību? Tas faktiski ir teātris. Tas faktiski ir uzvedums, kurā Dievs mūs māca skatīties un redzēt. Un viņš saka, lūk, tas notiek, mans bērns, ka tu ar Kristu esi miris, tava sakāve ir aizgājis, tavas slimības ir aizgājušas, un tu esi miris, pagremdēts, lai uzcelts tāpat kā Jēzus dzīvotu tagad atjaunotā, svētā, veselā, piepildītā dzīvē, kur tavs Dievs tev dot visu, kas tev ir nepieciešams. Un tas ir viss. Viņš ar šo uzvedumu vienkārši parāda, apliecina, lai mūsos tas pēc iespējas vairāk atjaunot mūsu prātu,
lai tas mūsos nosaistos. Paklau, kad cilvēkiem paliek, es šodien arī esmu procesā. Es tāpat ticu par kaut kādām savām lietām. Man ir savas problēmas. Tu zini, ka tev būs 65 vai 66 gadi, tev nāks jaunas atklāsmes. Ai, es pat nemaz nedomāju, ka tā pienāks tāda diena, ka es tā sākšu justies. Un paklau, tev vajadzīga ir ticība, un tev vajadzīga ir ticības cīņa. Piedod, 30 gados es par to nedomāju, par to, par ko man jādomā šodien. 30 gados es kā jauns zirgs lēkā iekšā ārā, vispār nejūtu nevienu problēmu. Šodien tad tev kauli sāp. Tad tev tur muskuļu vājāk paliek, vēl kaut kas, tev ir jātic. Un tu nemaz nesmējies. Tev arī būs 65 kādreiz. Un tad es skatīšos no saviem 85. Nu, saņemies, davai. Es ar tam gāju cauri un ticēt. Mums katrā dzīves posmā ir katram savu izaicinājumu. Bet ko es gribu pateikt? Ja mēs esam miruši līdz ar Jēzus Kristu, mēs arī dzīvojam kopā ar viņu, lai ticētu viņu vārdam, lai ticētu viņa apsolījumiem, lai atjaunotos, un lai galā no šīs zemes aizietu pilnīgi veseli, nevis ar sagrautiem kauliem, nevis bez muskulatūras, nevis bez sabojātām iekšējiem orgāniem, aizietu pilnīgi veseli. Smits Viglsfords teica, nazis, jeb skalpels, manu miesu neskars, jo man ir Dievs, kas man dziedina. Un es tev varu pateikt, tā arī bija. Viņš nepiedzīvoja nevienu operāciju, tāpēc, ka viņš pieņēma lēmumu, ka viņam ir Dievs, kurš viņu glāb un palīdz. Un viņam bija tāda ticība, ka viņš tik stipri ticēja tajā debesu realitātē, ka Dievs viņam ir devis spēku celt augšā no mirušajiem. Mēs reizēm, kad neesam izgājuši un iemantojuši vēl to, ka izgājuši tam cauri, mums domā, mēs lūdzamies Dievu, Dievs uzcel viņu no mirušajiem un gaidam, ka Dievs viņu uzcels no mirušajiem. Smits Viglsfords, kad viņa sieva nomira, viņš piegāja, uzlika rokas tam ķermenim un teica, sieva, nāc apakaļ, Jēzus vārdā. Un viņa atnāca. Tu dzirdi mani, viņa atnāca. Un viņa piecēlās un viņa saka, ko tu dari? Es jau biju debesīs, es biju ar tēvu kopā, mans ceļš ir beidzies. Viņš ar savu ticību varēja burtiski pārtraukt Dievu plānu. Tu saproti? Kādu varu Dievs mums ir devis īstenībā ar savu vārdu. Un mēs reizēm uzvedamies it kā tā, ka mums vispār nav spēka un vispār nav. Un, ziniet, zināmā mērā ir labi domāt par sevi, ka mēs paši no sevis neko nevaram. Bet apsolījumi, apsolījumi, kuri saka, ka tu uzliks rokas neveseliem, tie būs veseli. Un ka tu cels augšā mirušos, to saka apsolījumi. Un viņš tam ticēja. Sieva uzcēlās. Sieva saka, tu dari pret Dievu gribu tagad. Man ar Dievu sarunās, es eju mājās. Viņš, nu ok, piedot, viņš nožēloja grēkus, pateica, tēvs piedot, es nezināju, uzlika rokas un viņa nomira. Viņa aizgāja mājās. Fantastiskākā ticība. Paklau, kas tev un man nav iespējams? Tev uzrunāt ar šodien, brāli māsi. Es nezinu, man tas uzrunā, es te vienkārši esmu pilns ar šito šodien. Dievs ir ar mums un būs labas lietas priekšā, un lai šī mazā uzvara par to, ka mēs tos mākoņus izdzenājām. Jā, mēs, Jēzus vārdā, viņus izdzenājām, tāpēc, ka Dievs teica, es klausīšu katru tavu lūgšanu. Tas ir noticis. Man tas ceļ ticība, un tā būs arī turpmāk. Mūsu draudze dubultosies. Mēs nopirksim ēku, mēs nopirksim visas lietas, kas mums vajag. Mūsu uzņēmēju grupa uzaugs vēl lielāka. Mēs iesim uz priekšu un mēs neatkāpsimies. Un mūsu draudze nesašķobīsies, nepaliks mazāk un neizjuks. Tāpēc, ka Dievs ir ar mums un viņš apsolīs, es to darbu, ko iesāku, es pabeigšu līdz galam. Amen. Un es būšu gatavs iet mājās tad, kad būs atstāts sagatavot kalpotāju, kad būs, kas ticēs tāpat Dieva vārdam, ka nebūs tāda situācija, ka mācītājs nomirst un draudz izjūk, jo vairs nav kas vada. Nē, te būs daudz vadītāju un daudz draudzes no mums būs, kas kalpos un kas nesīs šo vēsti, ko Jēzus mums devis, un viņš spēkā tālāk ies uz priekšu, un visas lietas notiks. Amen. Mēs pieaugsim ticībā, mēs pārvarēsim visu ticībā, mēs saņemsim visu ticībā, jo Dievs ir ar mums. Un ja mums šodien ir jānopērk draudzes ēka, tad mums tā arī jādomā. Dievs to ir sagatavojis, paklau, no mūžības iesākuma. Pasaka, no mūžības iesākuma. Viņš to ir sagatavojis. Nē, pasaka, no mūžības iesākuma. Viņš to ir sagatavojis, un tad mēs to arī saņemsim. Tas atnāks līdz mums. Tas atnāks līdz mums. Un mēs kļūsim visai spēcīgi.
visai spēcīgi. Mēs piepildīsim zemi, kā Dieva vārds saka, ka šis akmens bez cilvēku roku palīdzības. Daniela grāmatā 2:44. Viņš ripoja no kalna un piepildīja visu zemi. Tā arī mēs piepildīsim visu zemi. Tu redzēsi vienu gadu, kad šeit atnāks, un te būs ļoti daudz cilvēku no Talsiem. Amen, Evija, es to pravietoju. Būs tādas sporta spēles, ka 1000 cilvēku savāksies kopā. Un tu domās, kā visu šito savāk? Trenējies, es to saku, trenējies. Lai tev nav krunkas pierē neizveidojās. Lai tu vari vienkārši nolikt, es neko nevaru, Dievs, es vienkārši paļaujos uz tevīm un viss notiks. Un pasauli atnāks pie Kristus. Amen. Akmens piepildīs zemi. Draudzi, mēs izplatīsimies par šo zemi. Mēs uzaugsim. Un tas nav ambīcijas. Tas nav par mums vispār stāsts. Tas stāsts ir par viņu. Kristus izplatās un piepilda zemi. Es nezinu, šodien bērni kristās, bet es vispār pieaugušiem sludinu, man tāda sajūta. Slavu Jēzum. Paldies Tev, debesu Dievs. Man gribas, ka tu vienkārši tagad Dievam pasaki jaunu meni savā dzīvē. Tev ir vajadzības, es zinu. Viens ar visiem, tev ir vajadzības. Tavai vajadzībai Bībelē ir kāds apsolījums, kas to apliecina, ka tas būs tavā dzīvē. Pieņem lēmumu, ka tu atradīsi šos apsolījumus un ticēsi savam Dievam. Pieņem lēmumu, ka tas tavā dzīvē atnāks. Tagad, šeit sēžot, pieņem lēmumu. Tie, kas ir slimi, pieņem lēmumu, ka nevis gaidīt, kamēr Dievs dziedinās. Dievs ir dziedinājis. Vienkārši saņem, vienkārši piekrīt tam. Vienkārši pateicies un pasaka, Tēvs, es Tev pateicos, ka Tu esi dziedinājis. Tā ir garīgā realitāte, kurā es šodien apņemos dzīvot, apņemos staigāt, apņemos darboties. Jo mans Dievs to man ir jau devis. Es tam vienkārši piekrītu. Halleluja, Tēvs! Es Tevi slavēju, varenais Dievs, par to, ka Tu esi paveicis Kristu, par to, ka Tu esi apgāzis nāvi, ka Tu esi devis dzīvību un pārpilnību. Tu esi ielicis mūsu mūžīgajā dzīvībā, darīs mums par pārdabīgiem cilvēkiem, ka mēs ejam visur, mēs uzvaram visu, mēs staigām pa čuskam un skarpiem par katru ienaidnieka spēku. Mēs varam visu, un tumsa neko neiespēja. Tumsa atkāpsies visur, kur mēs ejam. Ar mums ir visas varenais Dievs, visas pasaules Dievs, visas pasaules glābējs. Halleluja! Mēs Tevi slavējam, Tēvs! Mēs staigājam pār čuskām un skarpiem. Staigājam pār visiem apstākļiem, kas stāv mūsu priekšā, un pasludinām, ka visam fināls būs labs, ka nobeigums visam būs labs, jo mūsu Dievs ir ar mums. Viņš visu paveic, viņš visu izdarīs. Viņš ir tas, kas to ielicis mūsu sirdī. Viņš arī būs visu lietu piepildītājs. Pēc kāmas darbosies un visu atdodu, lai viss, kas manī ir, Tev vienam dzīvo. Neviens nekad nekur man nespēs atņemt to, kā esmu aicināts, jo zinu es, tas, kas ir manī, ir stiprāks par to, kas grib mani taupināt. Ticu kalnus, kas es daru, Kristu viss ir iespējams. Es zinu, ticu Kristu savu droši, viņš mani nekad neatstās, bet stiprinās. Pēc galvas darbosies un visu atdodu, lai viss, kas manī ir, Tev vienam dzīvo. Neviens nekad nekur man nespēs atņemt to, kā esmu aicināts, jo zinu es, tas, kas ir manī, ir stiprāks par to, kas grib mani taupināt. Ticu kalnus, kas es daru, Kristu viss ir iespējams. Es zinu, ticu Kristu savu droši, viņš mani nekad neatstās, bet stiprinās. Ar Tevi visu spēju, ar Tevi visu spēju, ar Tevi visu spēju. O, Kungs, ar Tevi visu spēju, ar Tevi visu spēju, ar Tevi visu spēju. Ar Tevi visu spēju, ar Tevi visu spēju, ar
tev visu spēju.